Andris Kravals domā, ka tikai baptists var pastāstīt katolim, kas ir Bībele. Šokar Andris teica, bet vai tu negribi, viņš saka, kā tad tev citu nekur neaicina, vai tad citas tēmas tu negribi, es teicu, tu man aicini tikai par šo tēmu. Tā kā šī tēma ir ļoti atstrādāta tieši katoļu vidē. Un es ceru, ka jūs lietosiet grāmatiņas, kas jums ir, un ka varēsiet arī zīmēt un rakstīt, ko vēlaties. Kad mēs domājam par Bībeli, tad, starp citu, šī katoļa alfa, tādu ēdienu es vēl iepriekšējās nebiju ēdis. Es pieņemu, ka jūs uz beigām varat tā mierīgi jau tādā pusmiegā laisties. Un grupiņu vadītājiem ļoti viegli. Bija kāds dzejolis par cilvēku, kurš gulēja baznīcā. Un viņš vienmēr teica jā, jo viņš guļot klanīja galvu. Bet viņam bija problēma, viņš vienu ziemas dievkalpojumu apsēdās pārāk tuvu krāsnīm. Un tas dzejolis noslēdzās ļoti dramatiski. Tā pēdējā rindiņa bija, un tas bija viņa pēdējais jā. Bet, lai nenotiktu nekas traģisks, par Bībeli. Mēs daudz ko varam darīt ar Bībeli, ja mums mājās ir Bībeli. Kāds mācītājs Bībeli izmantoja, lai vienu laulātu pāri mācītu palikt kopā. Tā ir tā veca anekdota, kur patiesībā es tik daudz esmu stāstījis jokus, ka, ja es atkārtojos, tad smējieties mazliet mazāk, lai es zinu, kur es atkārtojos. Bet tā ideja bija tāda, ka pāris atnāk pie tēva Andra un grib šķirties, un tēvs Andris skatās, ka viņam plauktā ir liela formāta Bībele, un viņš abiem iesit pa galvu ar tādu zibenīgu kustību. Un abi saļimst, un tad, kad viņi atkal atgūst samaņu, tad viņš iesit vēlreiz, tā kāds reizes 4-5, un beigās, tā sieva jau ir, jau smadzeņu satricinājums notiek, un viņi prasa tēvam Andrim, cik ilgi jūs to darīsiet. Viņš saka, līdz nāvi jūs šķirs. Tā kā tas ir viens veids, kā cilvēki izmanto Bībeli, vismaz daži priesteri vai mācītāji. Es gan neesmu to izmantojis. Tad ir cilvēki, kas Bībeli izmanto herbārijā, kas saliek visādas lapiņas iekšā, nospiežās ļoti labi. Tīpaši, ja tā Bībeli ir pasmaga. Tad ir cilvēki, kas saliek visādas kvītis iekšā Bībelē. Man bija gadījums, mēs bijām ekskursijā aizbraukuši, un viens cilvēks viņam, ziniet, kā gadās, dažreiz tur kaut kas paslīd un izkrīt. Un viņam tur bija pilnīgi visa grīda, bija ar visu, ko varēja atrast tur, nezinu, bezmaz kvītis par āboliņu sēšanu un par ziedojumu baznīcai un tā tālāk. Un tad ir cilvēki, kuri Bībeli sakrāso. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz krāsojuši Bībeli, bet kāds vīrs, kurš bija jūdu ticībā un kurš gribēja saprast, kas ir kristieši. Viņš aiziet tagad uz vienu kristiešu sanāksmi, skatās visiem ar dažādām krāsām pasvītrots Bībeles. Jūs te arī esat labi, es jūs mums neredzēju. Un viņš tagad domā, ja jau kristieši raksturojas pēc tā, ka Bībeli ir jāsakrāso, viņš nopērk Bībeli, nopērk flomasterus un vienu vakaru pavada vienkārši krāsojot visu Bībeli. Nākušajā reizē viņš rāda, viņš saka, redziet, man arī ir Bībeli. Beigās kristieši saka, tu esi galīgi stulbi izrīkojies, jo redz, mēs ar sarkanu pasvītrojam Jēzus vārdus, tur ar zaļo, tur cerības vārdi un vēl tur ar melno brīdinājumu. Mēs varam ļoti daudz ko ar Bībeli darīt. Mēs varam Bībeli arī noslēpt tā, ka viņu neviens nevar atrast mājās. Es nezinu, cik no jums ir Bībeles un kur viņas jums ir, bet tēvs Andris ir solījis adventa laikā apciemot jūsu slepeni ar mērķi uzzināt, kur atrodas jūsu Bībele. Un ja tad, kad viņš nāks, jūs nevērsiet durvis vaļā, ja var pacelt Bībeli, tad iespējams Ziemassvētki varētu arī jums nebūt. Bet tie nav draudi, tas ir vienkārši draudzīgas konfesijas brīdinājums. Bet, kāpēc un kā man būtu jālasa Bībeli? Tas ir tāds ļoti filozofisks un reizē arī ļoti vienkāršs jautājums. Jo no vienas puses skatoties Bībeli, mēs varam teikt, Bībeli joprojām ir visizplatītākā grāmata. Es šodien uzzvanīju uz Bībeles biedrību un jautāju, cik tad Latvijā katru gadu pārdod Bībeles.
Apmēram 6000 bībeļu katru gadu tiek pārdotas. Bet, padomājiet, Bībeles biedrība jau ir no 90. gadu sākuma. Tas nozīmē, ka šajos gadu desmitos, tas skaits varētu būt pāri pa 100 000. Bet tad viņš teica, ir Gideoni, kur izdala jaunās derības, un tos mēs neskaitām. Un tad ir vēl citi projekti, kur bībeles tiek ievestas, iespiestas ārpus Latvijas. Bībeli, kuru joprojām iespiež, un kuru joprojām var nopirkt, kaut gan bija laiks, kad bībeli nevarēja nopirkt. Es pats uzaugu tādā laikā, kad vienīgā bībeli, kas manai mammai bija vecā drukā. Es mācījos bībeli lasīt vecajā drukā. Patiesībā nošāvu vien šāvienu 2 zaķus, jo es iemācījos veco druku lasīt un lasīt arī bībeli. Un tad, kad 1965. gadā ārpus Latvijas izdeva bībeli latviešu valodā, tajā jaunajā šriftā, kā mēs sakam, tad bija problēma. Šīs bībeles nevarēja iedabūt Latvijā, jo mēs dzīvojam PSRS. Un tad, ko darīja cilvēki, kas brauc uz Latviju, viņi mēģināja visādā veidā iešmugulēt bībeles, lai tās dotu ticīgiem cilvēkiem, kristiešiem. Bībeli, kura ir patiesībā arī vispopulārākā grāmata visās aptaujās, kur tiek jautāts, kuras 10 grāmatas, ja kuram cilvēkam vajadzētu būt viņa bibliotekā, starp šīm 10 ir Bībele. Jā, varbūt nevienmēr Bībele ir augšgalā, bet Bībele ir. Bībele ir šajās aptaujās kā grāmata, kurai ir jābūt. Ja es neticu Dievam, vai man ir vajadzīga Bībele? Es teiktu, jā, Bībele kā kultūras fenomens. Tu vari lasīt Bībeli arī tad, ja tu tā īsti Dievam netici. Jo tas ir fenomenāli, kā Bībele ir veidota. Bībele patiesībā ir biblioteka. Mēs varam lasīt tik daudz dažādas grāmatas, kuras ir saliktas vienā sērijā. No vienas puses esmu priecīgs, ka Bībele ir vienā grāmatā ieliekama. Jāņa evaņģēlijā rakstīts, ja visu, ko Jēzus ir darījis, uzrakstīts, tad pietrūktu papīra. Tad jūs iedomājaties, kā būtu, ja Dievs būtu gribējis sev atklāt 52 sējumu Bībelē. Un tēvs Andris teikt, uz katru misi ņemiet visu Bībeli. Tad ir būtu apkrāvušies ar nastām, tad teiksim, baznīca būtu jāpaplašina uz tā, kur jūs 52 sējumus. Protams, tagad, es domāju, ar iPhoneiem un iPadiem un ar vispār, jo tas jau viss tiek atrisināts. Starp citu, droši vien, ka tavā draudzē arī, Andri, bet manā es ļoti bieži, kad es lasu svētos rakstus, es jūtu, tur paņem draudzes locekļi savus iPhones un lasu Bībeli no iPhone. Un drīz vien jau mēs arī to darīsim, sludināsim no iPhone. Un tas nav, un tas patiesībā, teiksim tā, tas nav tik šausmīgi slikti. Kaut gan, savs smeķis ir tā grāmatā, ko tu var attaustīt, vai ne? To nevajadzētu pazaudēt. Un ar visu to, ka man arī ir bībeles un pie tam ļoti dažādi tulkojumi datorā, es augstu vērtēju to brīdi, kad es varu vienkārši paņemt no rīta bībeli rokā un apskatīties un lasīt viņu kā grāmatu. Bībele patiesībā nav uzrakstīta latviski, ja jūs to nezinājāt, tad tagad jūs to zinat. Šeit es paņēmu līdzi veco derību, oriģinālu valoda bija senebreju valoda ar dažām vietām Daniela grāmatā, kas tika rakstīts senebreju valodas dialektā, aramiešu valodā. Bet būtībā, kas ir interesants ebreju valodai, ebreju valodu mēs lasām otrādi. Jā, nevis tā, kā mēs lasītu latviešu valodu. Tad jūs iedomājaties, ka mācītājs paņēmis Bībeli, kāds mācītājs, kurš izvadīja kapos, un šeit lasīsim no 1. Mūzes grāmatas, un viņš tur Bībeli tā, Un cilvēki domā, pagaid, 1. Mūzes grāmata parasti ir šeit, Es saku, mācītāji, grieziet apkārt, jūs esat sajaucis, Bet tas, kas ir iezīmīgs tajā, ka Bībeli ir uzrakstīta citās valodās, ir tas, ka patiesībā mēs jau šodien lasam to, ko varētu saukt par interpretāciju, jo katrs tulkojums ir savu veidu interpretācija. Man ir bijuši cilvēki, kas teikuši, es iemācīšos grieķu valodu, jaunā derība ir uzrakstīta grieķu valodā, un tad es iemācīšos senebreju valodu, un tad es zināšu īsto Dieva atklāsmi. Bet, ziniet, tas pozitīvais ir, ka Dieva atklāsme nepazūd tulkojumā. Atcerieties, filma tāda bija, pazudus tulkojumā,
Dieva atklāsme nepazūd tulkojumā. Un to, ko mēs varam lasīt latviešu valodā, un to, ko Gliks ir izdarījis tālā senatnē, iztulkojot Bībeli latviešu valodā, tas nenozīmē, ka mēs lasam tekstu, kas ir švakāks kā oriģināls. Jo Dievs ir nomodā par to, ko Dievs mums ir devis kā savu vārdu. Un tāpēc varbūt katoļu baznīcā tas ir tik ļoti īpaši, kad jūs lasat evaņģēliju, ka jūs paņemat grāmatu, svētos rakstus un tā ļoti vizuāli paceļat augstāk, lai ar bijību, kad šis teksts tiek lasīts, lai ar bijību to uzklausītu. Bībele tātad ir atklāsme. Dieva iedvesmota grāmata. Tajā pašā laikā Bībele nav tāda atklāsme, kur mēs varam mēģināt manipulēt. Teiksim, ziniet, kāda ir vistipiskākā manipulācija, ko cilvēki dara, viņiem ir slinkums lasīt visu Bībeli, viņi saka, es lūdzu Dievu, lai man uzšķirās. Ja? Es lūdzu Dievu, lai man uzšķirās. Un kaut kas jau uzšķirās vienmēr. Ja? Un ja neuzšķirās, tad var šķirt otrais. Ja? Un var šķirt trešo reizi. Un tad ir gandrīz kā tajā vēl vecākajā anekdotē, kur mācītājiem, kurš negatavojās prediķim, nebija katolis, uzšķīrās teksts, jūda aizgāja un pakārās. Un viņš saprata, ka jāuzšķir vēl kaut kas. Viņam uzšķīrās teksts, kur Jēzus saka, dari tu arī tāpat. Viņš saprata, ka ir jāšķir vēl trešo reizi. Trešās reizes teksts. Patiesībā tas ir interesanti, jo katrā uzšķiršanā jau ir lapa, ja te jau nav tā. Bet viņam izgaismojās, ko tu dari, to dari drīz. Rezultātā mēs varam teikt, ka Bībele no vienas puses Bībele var kļūt par zīlējumu grāmatu. Un to es no tā es jūs brīdināt, jo mēs varam tā uzšķirot, ja, barot savu slinkumu, tas ir numur 1. Un numur 2, mēs nekad neuzzināsim visu Dievu padomu. Senatnē Bībele nebija grāmatas formātā. Tas nozīmē, ka svētie raksti bija rullī, kuru atvēra, kad lasīja. Ja, jūs varat iztēloties rulli. Ja. Ar rulli ir tā, ka to ir grūti uzšķirt. Ja. Ruļļa uzšķiršanas varbūtība ir roku platumā. Ja. Nedomājieties, iesaist grāmatas rullis 7,2 metri. Ja tu tagad saki, Dievs, ļauj man uzšķirt tavu atklāsmi, ja tev ir īsas rokas, tad labākā gadījumā dabū kaut ko no pirmām 6 nodaļām. Ja. Bet iesaist grāmatā ir vesels 66 nodaļas, tad jūs iedomājaties, ka Dievam ir problēma. Viņš nekad nevar cilvēku uzrunāt viņa īso roku dēļ. Un tāpēc mans padoms, domājot par Dievu atklāsmi, lasiet to un lasiet to tā, ka jūs gribat izlasīt, ka jūs tiešām gribat zināt, kas tajā grāmatā ir iekšā. Ja. Man pat svētdien bija tikšanās, mēs tur dzimšanas dienas svinējām, un viens, kā tur nebija tāda. Nē, viss bija čikeniekā, ja. Un tad viens no maniem radniekiem, viņš saka, jā, bet Bībelē taču ir rakstīts, ka dzeltenā rase valdīs pār pasauli. Ja. Es teicu, kurā vietā? Kaut kur esmu. Ja. Bet, par žēlumu šim cilvēkam man bija jāsaka, Bībelē nav tāda panta, ka dzeltenā rase valdīs pasauli. Ja. Tad man pirms kādu laiku viens cilvēks saka, ka Bībelē taču ir rakstīts, ka ar labiem nodomiem ir ceļš uz elli bruģēts. Ja. Es teicu, es esmu lasījis Bībeli, bet tādu pantu es neesmu atradis. Ja. Saku, tur varētu izlobīt no tā, ka cilvēks izdomā pats savu ceļu, bet tikai Dievs ir tas, kas, liek tām lietām izdoties, bet par labiem nodomiem un bruģēt ceļu uz elli, ja jūs atrodat, varbūt, teiksim, katoļu tulkojumā ir, bet vismaz tajā Bībelē, ko es lasu, tur tādu pantu nav. Un kas tad notiek, ja mēs šo Dievu atklāsmi, ja mēs pieejam šai Dievu atklāsmei pavirši, tad mēs bieži vien noticam dažādām manipulācijām, kuras cilvēki, kuri lieto Bībeli savu mērķu sasniegšanai, viņi var mums piemānīt. Viņi var mums pateikt, ka Dievs mums liek darīt to, kas nemaz svētajos rakstos nav uzrakstīts. Pāvila 2. vēstulē Timotejā mēs lasām, ka katrs Dieva raksts ir Dieva iedvesmots.
Dievs ir iedvesis savu atklāsmi, bet ļoti interesanti, Bībele nav nonākusi no debesīm. Tādā ziņā, ka, teiksim, jūs te sēžat un plakš nokrīt, un jūs esat fantastiski, vislabākā latviešu valoda, eņģeļi iztulkojuši debesīs. Nē, Bībele ir Dieva un cilvēku grāmata. 100% Dieva un 100% cilvēku grāmata. Tas nozīmē, ka Dievs ir ļoti uzticējies cilvēkiem. Jo es teiktu tā, ja es būtu Dievs, es nekad neļautu cilvēkiem pierakstīt savu atklāsmi, jo viņi salaistu tūtē jau pēc pirmām paragrāfa, vai ne? Loģiski, jā, jūs domājat, vai jūs salaistu tūtē vai nesalaistu? Salaistu, noteikti salaistu. Un tad mums ir problēma mazliet, par to mēs sakām, bet, ja cilvēks pārakstīja, vai tad nevarēja tur būt kādas kļūdas, varbūt tad vēl tiek piesauts Vatikāns, kurš esot noslēpis kaut kādus manuskriptus un nedod citiem, ja? Un tad vēl Da Vinci kods, un tad vēl kaut kas, ja? Un tad beigās mēs apjūtām, mēs īsti nesaprotam, kas ir Bībele. Bet Bībele, uzreiz jāsaka, Bībele nav grāmata, kuru mēs pielūdzam. Dažreiz, skatoties uz kristiešiem mājās, man ir tāds sajūta, jā, mēs laikam pielūdzam Bībeli, jo Bībeli nolika goda vietā, un pie viņas mēs tā apējam riņķī, noslaukam putekļus, ja, varbūt noskūpstam, bet vaļā nevaram. Ja. Nevar zināt, kas tur ir. Ja. Kad tik kaut kas nenotiek. Ja. Mēs pielūdzam Dievu, kurš sevi ir atklājis Bībelē. Līdz ar to, visu, ko Dievs par sevi gribējis cilvēkam pateikt, šajā grāmatā ir iekšā. Mums nav jāuztraucās par to, vai Dievs visu ir pateicis. Protams, ka nē. Jo, ja Dievs visu būtu gribējis pateikt, tad mums būtu 52 sējumi, vismaz. Bet Dievs ir iedevis to minimumu, lai mēs šo atklāsmi saņemtu. Un Dieva vārds, kuru mēs varam lietot, lai mācītu cilvēkus dzīvot, lai mācītos paši dzīvot. Protams, jautājums atkal, kā mēs saprotam Dieva vārdu. Un te mums ir vajadzīga palīdzība, jo ja mēs lasām Dievu vārdu vieni paši, tad mums nereti mēs varam aiziet pa labi vai pa kreisi. Tāpēc ir labi, ka ir priesteri un mācītāji, kuri māca, kuri paši ir mācījušies un kuri var vadīt mums arī Bībeles izpratni. Bet tas neizslēdz to, ka mēs paši nelasītu Bībeli. Un kā cilvēks pirms kādiem gadiem teica, es vairs Bībeli nelasu, viņš teica, es vienreiz izlasīju, man viss ir skaidrs. Un vispār viņš saka, svētdien man mācītājs vienmēr pasaka, ko vajag, un man ar to pietiek. Protams, jautājums ir, kāpēc es lasu Bībeli? Kāpēc es lasu Bībeli? Vai tāpēc, ka es esmu dzirdējis, ka Bībeli ir jālasa, un es tagad to daru apmēram tā, ka tīru zobus no rīta. Jā, tas varbūt izklausās ļoti miesīgs motīvs, bet es teiktu, ir ok. Ir ok, ja ir tādi rīti, kad tu pieeji pie tās Bībeles, un tev nav absolūti nekāda dievišķā dvesma. Ja. Ir cilvēki, kas saka, es Bībeli lasu tad, kad man nāk iedvesma. Ja. Tad es paprasu, cik bieži tev nāk tā iedvesma, viņš saka, tā reizi gadā apmēram. Ja. Un tāpēc jau nav brīnums, ka līdz mūžu vakaram tu to Bībeli neizlasi. Ja. Tu maz īsti nezini, kas tur iekšā. Un tad, kad tu nomirsti, tad tavu bērni un mazbērni izdomā, ka tev zārkā ieliks Bībeli līdzi. Un es esmu dažreiz stāvot pat pie zārkas, esmu teicis, mīļē, kāpēc jūs liekat to Bībeli iekšā omīts? Kādu viņai varbūt tur vajadzēs palasīties. Es saku, cik es esmu lasījis Bībeli un saprats, tur vairs tāda lasīšana nebūs. Tur vairs tāda lasīšana nebūs. Tas apmēram no sērijas, tev ir zemes neiznāca laiks palasīt, tu nonāc debesīs, tad tev tur iedod Bībeli, un kamēr tu neizlasi, tu šķīstītājs ārā netiec. Ja? Nē, man liekas, ka katoļiši arī netic, ka tur tā var lasīt. Tomēr tic, jā. Ok, labi, jā. Lieciet, tad omītis sākā Bībeli, jā. Mierīgi, jā. Bet mēs neliksim. Jā. Un tad, kad mēs Dievu priekšā satiksimies, tad mēs redzēsim, kuram būs taisnība. Ok, tik vēl visi kārtībā. Jā. Bet pat tad, ja jūs gribat omītē likt to Bībeli iekšā, tad ir vērts apskatīties, kā omīte to Bībeli ir lasījusi. Un es dažreiz esmu redzējis savu mirušo draudzes locekļu Bībeles. Viņas ir nolasītas.
tā, ka vāki neturās kopā, tā, ka liekas, tas cilvēks ir burtiski dzīvojis ar to Bībeli visu savu dzīvi. Ja? Un man liekas, tas ir, es teiktu tā, tas ir superīgi, ja, teiksim, jums ir Bībele, un jūs ik pa brīdim ejat viņu pārsiet, tāpēc, ka no lasīšanas krīt no vākiem ārā. Ja? Man ir tā gadījies, kāds 3 reizes gājis, un tas cilvēks, kas jau iesien, viņš jau pazīst, viņš saka, kas jums ir mācītāji to Bībelē? Kāpēc viņi tik švaki turās? Es saku, jūs švaki iesienat. Ja? Viņš saka, vai tikai jūs kaut ko tur neliekat iekšā? Es saku, mēs ielieku tur sprediķu konspektu. Viņš saka, lielu? Es saku, ne, pāris lapiņas. Viņš saka, bet nevajag likt neko iekšā, jo tad ātrāk izplīst vāki. Ja? Bet jautājums ir par to, ko es meklēju Bībelē. Un Bībele ir ne tikai Dieva atklāsme, bet caur Bībeli Dievs veido attiecības ar sevi. Un tad, kad mēs lasām svētos rakstus, tad patiesībā Bībele, Dievs caur Bībeli mūs pārliecina atgriezties no grēkiem. Un tas ir Bībeles vadmotīvs, ka Dievs vēlas izglābt cilvēku. Dievs vēlas, lai katrs cilvēks nāktu pie viņa, lai nožēlotu grēkus, lai dzīvotu Dievam tīkam dzīvi. Un tāpēc es atceros to dievkalpojumu, kurā manā dzīvē notika lūzums, manā ticības dzīvē, man bija 14 gadi, un mācītājs sludināja par tādu ļoti vienkāršu tekstu no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas. Un tas bija viens teikums, par ko viņš runāja. Nāc un redzi. Nāc un redzi, kur Jēzus mācekļi jautā, kur tu mājo, un Jēzus saka, nāciet un redziet, jeb nāciet un skatieties. Un šis viens teikums man trāpīja kā zibens. Un es sapratu, ka man arī ir jānāk pie Kristus, ka man arī ir viņš jāierauga. Un pēc tam grāmata, kur es līdz tam biju lasījis, vairāk vai mazāk kā vēsturisku grāmatu, kļuva par grāmatu, kur es tik bieži varu piedzīvot, ka Dievs iedod gan spēku, gan enerģiju, gan padomu, bet citreiz jāsaka arī neko neiedod tādu, uzreiz redzam. Ja. Bet es saku tā, pat tad, ja mēs lasām Bībeli un liekas, ka tajā brīdī nekas neiekrīt sirdī. Mēs nezinām, ko Dieva gars izdarīs dienas laikā. Kurā brīdī šis Bībeles teksts, ko mēs lasījām, mums būs nozīmīgs. Un tas, ko Svētie raksti saka, ka mēs esam aicināti kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum. Cilvēks, kurš lasa Bībeli, pa īstam lasa Bībeli. Un ko es ar to domāju? Cilvēks, kurš lūdz Dievu, lasot Bībeli, nekad nekļūst par oļņieti. Jā. Jūs mēnieku laikus esat lasījuši. Jā. Oļņieti bija perfekta Bībeles zinātāja. Viņi citēja Bībeli. Jā. Piemēram, vēstulē romiešiem ir, Pāvils saka, neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jā, jo Dievs saka, man pieder atriekšana. Jā. Un ziniet, ko oļņieti? Viņi vienkārši paņēma to man pieder atriekšanu. Jā. Viņi nocitēja. Viņi saka, man pieder atriekšana. Jā. Un viņi paņēma to kā autoritāti sev, kaut gan patiesībā tas bija Dieva vārds, kur Dievs saka, man pieder atriekšana. Nereti, kad mēs manipulējam ar Bībeles tekstu, mēs velkam kādus tekstus ārā, kas mums patīk, bet nelasam visu tekstu. Un